Tātad sveiki, te Jūlija Puķe. Šodien mēs izdomājām uztaisīt Drava My Life video. Un, nu ko, tad uz P-R-I-E-K-Š-U. Davai, uz priekšu. Ew. Sirsnīsies ļoti skaisti, jā. Tieši tā. Ļoti skaisti. Tātad es piedzimu 2001. gadā, 20. jūlijā. Redziet, es tā piedzimu no mammas, nezinu kurienes, jā. Bet, nu, re, kur es jau, man mati jau bija gari, un manai mammai bija knābis tad toreiz, jā. Nu, toreiz, tagad vairs nav. Bet, jā, es piedzimu 2001. gadā. Nu, tā tad šī ir mūsu familija, šis ir mans tētis. Viņš ir ļoti skaists, viņš izskatās tieši kā uzzīmēts, tiešām, jo esmu ļoti laba māksliniece. Tiešām var redzēt, kā es eju mākslas skolā. Redz, kur mana mamma un mana mazā sīkā māsa ir arī šeit ar tādu asti skaistu. Tātad šitā viņa ir. Un pati svarīgākā, protams, esmu es, tādēļ es esmu arī uzzīmēta vissmukāk no šīm. Protams, nevis smukāk pasaulē, bet vissmukāk no šīm 4. Jā, tieši tā. Nu, trekudēs. Es Lota, jā, Lota. Nu, jā. Nu, vārds sakot, tagad es piedzimos, biju ļoti kārtīgi jau pirmajā dienā. Šī ir mana māsa jaucot klucīšus, jā. Bet es biju ļoti dusmīga un es viņus vienmēr kārtoju. Mēs tādas ļoti dažādas personības esam tā, ja? Nu jā. Nu, un tad es te mēģināju vienmēr sakārtot, es pat pamperus kārtoju tajos laikos, ja? Nu, es biju ļoti tuva savai kaķenītei Blusiņai, bet nu, mēs bijām vienkārši labākie draugi, mēs visu darījām kopā, bet viņa nomira, diemžēl, un es vēl joprojām par to sēroju. Mēs vienmēr braucām kaut kur ceļojumies, mums ļoti patika, parasti tas bija ar lidmašīnu, bet es uzzīmēju mašīnu, es nezināju, kā zīmēt lidmašīnu. Un jā, nu, mums ļoti patika izbraukt. Tad pienāca skola. Ak, Dievs, es tā raudāju, es nevaru, es vienkārši tik ļoti negribēju iet uz to stulbo skolu, vēl joprojām negribu, ja? Tāpēc, nu, es tā raudalīga, man mamma spieda, nu, padomājiet vispār, kas tā par mammu spiež kaut ko. Bet, nu, jā, skola bija šitāda, es gāju 1. C klasē, ja? Nu, bet es atradu 2 labākās draudzenes, man tagad viņas arī ir draudzenes, tagad jau menedžeri, jā, bet tie ir labākās draudzenes, jā. Nu, viņas baigi foršas, jā, es tur pa vidu, protams, tā vistievākā, jā. Nu, jā, nu, man ļoti, es nezinu, ko es tagad, nu, laikam pievelku kājas, oi, kāda skaista tur, ui. Bet jā, nu mēs tādas trijotne mēs saucāmies, jā, BFF, kā jaunatnē saka, jā, bet trijotne teikšu tā. Nu, es augu, bet tad man izspēra ārā no skolas, jo teica, ka es pārāk skaista esmu, un man bija tāds, nu labi, bet es nezināju taču, ko teikt mammai un tētim. Tādēļ es vienkārši pateicu, ka es negribu tur iet, un es negāju, jā. Nu, tad es izdomāju kļūt par modeli. Es esmu kaut kādas 90 reizes staigājusi pa mēli. Un, nu, tā arī mans karjeras sākās, ja redziet, es tāda, man bija tad jau 2 gadi, bet, nu, jā, staigāju jau pa mēli. Baigi iepatikās. Nu, un tad jau mani sāka počēt, es tur pilnīgi modelēju. Un man ļoti patika, iepatikās šis hobijs. Un es tagad jau arī esmu modele pilnīgākā, tā kā, nu, jā, redziet, es tāda. Tagad jau es esmu ļoti slavena, es tagad, jā, ļoti slavena jau esmu, man ir ļoti gari mati vienmēr parasti, un, nu, jā, bet es tāda izskatos, un man jau tagad ir ļoti daudz subscriberu, nu jā, man jau tik daudz, cik tur ir, un ļoti daudz laiku, teiksim godīgi, 20 miljoni laiki jau ir bijuši. Un, nu, es pilnīgi praudu, jo es tikai sāku pagājušu nedēļu. Ja? Tā kā tā.
Nu jā, un, protams, neaizmirsīsim puķu vainadziņu. Tas ir mans signature look, ja? Signature. Paldies, ka noskatījies šo video, neaizmirstot nospiest like, kā arī subscribe, un paldies par supportu, pilnīgi jūs visi, ja? Bet, nu jā, like, subscribe, un tad jau tiksimies nākamajos video, cerams, ka es tikšos ar jums arī meetupā pie Aibes, bet jā, nu, tā!